Lai arī viņam pieder uzņēmums, kas ir starp 150 lielākajiem mūsu valstī, Vitālijs Čmihovs apgalvo, ka nauda viņu neinteresē. Ko es darīšu ar naudu? Nodzērt? Aknas nestrādā. Pirmo jauno mašīnu nopircis tik biznesa attīstības 10. gadā, un šobrīd kabatā turot 5-gadīgi ieplaisājošu mobīlo telefonu, Vitālijs vada lielāko vietējā kapitāla kokzāģēšanas uzņēmumu Latvijā Gaujas koks, pastāvīgi investējot attīstībā un paļaujoties tikai uz saviem un savas komandas spēkiem. Mana komanda, tas ir vislielākais mans sasniegums mana dzīvē. Latvija var ieradies Jēkabpilī, kur cieņā darba tikums un tieša valoda, bet politiķi netiek mīlēti. Ja tu kroplis tā domā, ko tu tur dari? Gaujas koks ir liels uzņēmums. Vismaz pēc Latvijas standartiem noteikti liels. Nodarbinot 400 cilvēkus, tas ražo dēļus celtniecībai un terases dēļus, kas nonāk pie klientiem ne tikai Latvijā, bet arī Lielbritānijā, Ēģiptē, Korejā un daudzās citās valstīs. Pagājušajā gadā vien apgrozījums bijis 55 miljoni, bet peļņa vairāk nekā 4 miljoni eiro. Gaujas kokam šobrīd pieder 2 ražotnes. Esam lielākajā no tām – Jēkabpilī. Pēc jaudām tā ir lielāka rūpnīca Latvijā. Šeit var sazāģēt trakus apjomus. Cik fūras dienā iziet no? Oi, ļoti daudz. Visu laiku tur kraujās mašīna, jā. Bet pirmsākumi bija pavisam necili. Un arī kokapstrādes biznesā inženieris Vitālijs Čmihovs nonācis gluži vai nejauši. Zināmā mērā tā bija nejaušība, jo es nodarbojos ar celtniecību. Un bija tāda izdevība nopirkt veco zaģētavu, kolhoza zaģētavu. Tas bija vecs padomju laiku gateris, kur strādāja 2 cilvēki, tikai 2 cilvēki. Tur bija tikai gateris, tur nebija, teiksim, pat šķērzaģis, pāris viņš. Tas ir viss. Šo te iespējas izmantoju. Nopirku vecus lūžņus, dabūju visu remontēt un tā. Pamazām viss aizgājis līdz tādam mērogam. Kāds ir iemesls, kāpēc Vitālija gateris auga, kamēr simtiem citu līdzīgu gateru nomira dabiskā nāvē? Es prasu. Mums bija pareiza attieksme pret darbu. Mēs visu laiku reinvestējam visu mūsu peļņu. Un tāpēc varbūt izdevās izaugt līdz nopietnam uzņēmumam. Vitālijs apgalvo, ka vilinājums notriekt nopelnīto skaistākai dzīvei viņam nekad nav bijis. Tas droši vien ir asinis, jā. Gēnija, varbūt audzināšana. Mans vectēvs bija kulāks, jā. Un par to Staļina režīms, jā, viņu iznīcināja. Varbūt tas ir asinīs. Ka jāstrādā, jā? Jā, kad tā viegli nekas nenāk. Kā angļi saka, easy come, easy go. Kad tu pelni visu pats, jā, tad tu apzinies, jā, kad tā ir reāla vērtība tam, ko tu esi nopelnījis. Pat nebija man domas iztērēt to visu nopelnīto un labai, skaistai dzīvei. Tāpēc es no paša sākuma reinvestēju visu laiku. Šitā satvainojos. Zvana telefons. Kas ir? Mani. Я тебе звоню, сейчас занят, да? Pagaid, ja jau izvilkāt parādiet savu telefonu. Tad bišķiņi apdauzīts. Vienkārši, man vienalga. Es varu runāt, jā. Aizņemts esmu. Я здесь телезвездой работаю сейчас. Не могу. Да, окей. Давай, пока. Jūs teicāt, miljonāram šitāds telefons. Es varu pa šito telefonu runāt.
sarunāties, tas ir pats galvenais. Jā. Man maz interesē, teiksim, pārbaudīt e-mailus vai, teiksim, tur pa internetu kaut ko tur meklēt. Jā. Es negribu pateikt, ka tas ir baigi slikti. Jā. Jebkuram cilvēkiem ir savas tur īpašības. Es nezinu. Man tas neinteresē, man ir citas intereses. Man interesē pavisam citas lietas. Jā. Tie visi tādas ierīces, jā, man neinteresē. Kad bija pirmā jaunā mašīna, teicāt? 99. gadā. Jā. Pēc 10 gadiem tikai varēja atļauties jaunu mašīnu, Mazdu. Turpinām šeit būvēt, kaut ko celt. Šeit būs impregnācijas ceks jaunais. Šogad attīstībā ieguldījām kaut kur 1,3 miljonu eiro. Kad pienāks tas brīdis, kad jūs teiksiet, ok, esmu attīstījies tik tālu, cik gribu, vai tas ir bezgalīgs process? Ko es darīšu ar naudu? Es nevaru izdomāt. Nezinu. Nodzēt. Aknas nestrādā. Bez pastāvīgiem ieguldījumiem attīstībā no sākta gala Vitālijs arī meklējas veidus, kā optimizēt savu uzņēmumu. Tajā skaitā radīt ražošanas iekārtas saviem spēkiem. Galu galā viņš ir inženieris ne tikai uz papīra. Šķiet, ka jaunu, ar rietumu labākiem standartiem konkurētspējīgu darba galdu un programmatūras radīšana viņam ir pat tāds kā pašapliecināšanās veids. Tādēļ nav brīnums, ka Gaujas kokā ir savs programmētāju birojs un mašīnu būves ražotne, kas realizē Vitālija idejas dzīvē. Industriāls iekārts, jā, maksā trako naudu. Šeit ir automātika, strādā 2 katli, jā, un visa programmatūra ir mūsu. Šeit var redzēt, iet miza, jā, viss kustās. Jā. Tas nozīmē, ka tagad transportieris strādā. Viņš padod mizu uz kurto. Šeit skaneris, jā, šeit varat pagriezt, jā, to baļķi, lai viņš vēderu ietu uz augšu, lai dabūtu lielāku iznākumu. Es uzskatu, ka šita līnija ir viena no labākajiem pasaulē. 36 tonnas viss kopumā, redzi, viņš kaut kur 6 metri augstumā darba gals. Jā. Pats sēdējāt pie galda, kaut ko rasējāt, domājat, kā lai uztais? Jā. Es zīmēju, jā, teiksim, ar pilspalvu, ar zīmuli, jā, un konstruktori jau programmā. Tur kaut kāda autokāda. Mēs nevaram atļauties investēt uzreiz miljoniem. Jā. Mēs tā pamazām taisam, cik mums ir, cik mums atļauj mūsu ekonomika, finanses. Pats tagad pēc izglītības inženieris, jā? Tad no paša sākta gala Gaujas kokā. Boss ir visu laiku mēģinājis domāt, kādas iekārtas es pats varu uztaisīt. Jā. Visu laiku tā bija. Visu laiku domāju, ko vēl var uztaisīt, izdomāt, jā, lai pilnveidot procesu. Vismaz 95% ir paštaisīta tehnika un darba galva. Vai zināt vēl kādu uzņēmumu Latvijā, es nezinu, jūsu nozarē vai kādā citā, kur tik daudz pašu taisīt iekārtas? Uz jums neskatās tā kā bišķus traku? Tā varbūt ir, jā. Tā varbūt ir? Visu laiku galvā strādā. Tagad arī turpinām izdomāt kaut ko visu laiku. Gluži vai lielāko gandarījumu Vitālijam sagādā ārzemnieku izbrīnā ieplastās acis, kad viņi ierauga, kā strādā tepat uzņēmumā radītās iekārtas. Saka, mēs esam traki. Viņi netic, ka Latvija var uztaisīt tādas iekārtas. Visas tādas mucas arī paši būvējam visu. Mēs taisam vēl granulas no skaidām. Jā. Mēs taisam no privātu mājām. Jā. Kur granulas iet? Uz Itāliju pārsvarā. Piemēram, šita iekārta maksā kaut kur 200,000 eiro. Mēs izprojektējam pa pusgadu.
uzražojums. Ietaupījums. Kā? Ietaupījums. Varētu būt 120,000. Ietaupījums. Nu, protams, vajag smadzenes ieguldīt, vai ne? Lai arī viņam pieder uzņēmums, kas ir starp 150 lielākajiem mūsu valstī, Vitālijs Čmihovs apgalvo, ka nauda viņu neinteresē. Ko es darīšu ar naudu? Nodzērt? Aknas nestrādā. Pirmo jauno mašīnu nopircis tik biznesa attīstības 10. gadā, un šobrīd, kabatā turot 5-gadīgi ieplēsājošu mobīlo telefonu, Vitālijs vada lielāko vietējā kapitāla kokzāģēšanas uzņēmumu Latvijā – Gaujas koks, pastāvīgi investējot tā attīstībā un paļaujoties tikai uz saviem un savas komandas spēkiem. Mana komanda, tas ir vislielākais mans sasniegums mana dzīvē. Latvija var ieradies Jēkabpilī, kur cieņā darba tikums un tieša valoda, bet politiķi netiek mīlēti. Ja tu kroplis tā domā, ko tu tur dari? Tur sašķiro baļķus pa diametriem un pēc sūgām. Un tad mēs pārstrādājam. Jā. Šeit lieli tie traktori, kas tur brauc. Viņi paņem no kabatām un šeit krīt uz kabatām tie baļķi. Šeit šķeldu mēs kraujam. Tas celulozē papīram ļoti kvalitatīvi. Uz kurieniem? Zviedrijā, Somijā pārsvarā. Mēs arī cerējām, ka šeit būs celulozes rūpnīca blakus Jēkabpili, taču gribēja uzcelt. Jā. Un mēs uzcēlām rūpnīcu, bet rūpnīca nav. Nu, mēs mizojam baļķus, jā, miza krīta un mēs izmantojam kā kurināmu. Traktors tur padod tagad. Lai arī uzņēmuma nosaukumā viens no Latvijas dabas atpazīstamākajiem vārdiem Gauja, te pārstrādā aizvien vairāk importa izaivielas. Lietuva, Baltkrievija, Krievija. Nu, vismaz puse. Puse droši vien Latvijas koks. Šobrīd. Varbūt tas mainīsies ar laiku, nu, nezinu, bet šobrīd tā. Kāpēc tā? Trūkst vietējie baļķi. Kāpēc? Nu, negrib zaģēt. Droši vien meža īpašnieki uzskata, ka cenas ir pa zemi. Kā viens no lielākajiem koksnes pārstrādātājiem valstī, Vitālijs Čmihovs apgalvo, ka par Latvijas meža nākotni nesot pamats satraukties. Mežs, tā ir lauksaimniecības nozare. Un, ja mežu stādīt, tad var zaģēt daudz. Ja nestādīt, tad nevar. Droši vien mūsu mežsaimniecības kultūra Latvijā atrodas ļoti augstajā līmenī. Varbūt ne tik augstā kā, teiksim, Zviedrijā, Somijā, bet kopumā, es domāju, mums ļoti labas tradīcijas. Tā kā es nedomāju, ka ir pamati uztraukties. Nu, šeit ir padeve, es nezinu, pabeidza viņi vai ko tagad. Nu, pusdienas varat apskatīt darba vietu cilvēkam, jā. Maza puika sapnīca. Daudz podziņas nekrāda. Nu, tas viss arī taisīt patās uz vietas, jā. Jā, ļoti komfortabla vieta, jā, bet pa 1000 eiro uz rokām, nu, negrib strādāt, iet prom Jēkabpili. Un šeit sēdēt pa mazu. Nu, vispār darba spēka kvalitāte ir ļoti zema un paliek vēl zemāk, ar vien zemāk. Ko ar to saprast zemu? Nu, cilvēks grib atnākt, teiksim, reibumā uz darbu. Nu, ciparus es varu pēc tam varbūt nosaukt, jā, cik mēs atlaidām pa dzēršanu šogad. Es domāju, katru nedēļu vienu cilvēku. Ja? Un tā ir, zini, lauku realitāte. No ko darīt? Nu, droši vien tie, kas pastrādāja
teiksim, īrijā kaut kur, un viņi atgriežas. Jā. Droši vien viņi jau kaut ko saprot, jā, ka tur arī jāstrādā. Bet cik viņi atgriežas? Kaut kāds procents brauc atpakaļ, jā. Tie kārtīgi strādā. Laiks ārstēs mūsu sabiedrība, kā es jau teicu, pēc komunisma eksperimentiem cilvēkiem varbūt ir nedaudz nepareiza dzīves uztvērē. Es nevaru pateikt, ko vajag mainīt, lai cilvēkiem tā attieksme pret dzīves, pret darbu būtu tāda, kāda ir, teiksim, ārzemēs, Eiropā. Daudz labu vārdu Vitālijam nav arī par valsts attieksmi pret uzņēmējiem un sabiedrību kopumā. Ja valsts mums netraucē, jau ir labi. Bet dažreiz valsts traucē. Valstīm jāpalīdz uzņēmējiem pelnīt naudu, lai varētu pēc tam iekasēt nodokļus. Tādu atbalstu mēs neizjūtam, godīgi pateikt. Mēs, piemēram, atteicamies no eirofondiem, jo pilnīgi Gaujaskoks nekad vairāk neņems eirofondus, nepiedalīsies. Tāpēc, kad es vienu reizi paņēmu eirofondus un pēc tam valsts gribēja ierosināt kriminālu lietu. Nepareizi paņēmāt? Vienkārši tur vienas partijas sponsors viņam sagribējis kaut ko pierādīt Gaujaskokam. Viņš aiziet, es nezinu, staigā tur pa kabinētiem un mēģina tur ierosināt pret mums kriminālu lietu, bet nesanāca. Un mēs tā padomājam, priekš kā mums kaut kādas galvas sāpes. Mums daudz vienkāršāk ir pašiem attīstīties, nekā, teiksim, strādāt ar mūsu birokrātiem. Valsti veido cilvēki, kas dzīvo valstī, un nevis valsts struktūras. Ja mēs uztveram valsts kā ierēģņus, tas ir pavisam kaut kāds cits. Ja mēs runājam par Latviju kā cilvēku kopumu, tas ir pavisam savādāk lieta pavisam. Un es domāju, ka ja mēs runāsim par tiem cilvēkiem, kas taisa biznesu, kas maksā nodokļus valstī, neapšaubāmi viņi var. Ja mēs paņēmam vislielākus uzņēmumus, tur taču strādā cilvēki, tur ir ļoti talantīgi cilvēki, kas bīda to visu lietu uz priekšu. Un ja mēs viņus visus nosauksim par Latviju, tad Latvija var. Bet, kas attiecas uz politiķiem, uz ierēģiem, viņi nevar. Es tev daudz ko varu pastāstīt par mūsu valsts. Teiksim, viens mūsu politiķis, es nesaukšu vārdu, kad es viņam pateicu, kad manai meitai, viņam bija 5 gadi, bija lausta kāja, un viņai slimnīca neuzlika ģipsi. Es viņam to pastāstīju, es viņam stāstu, es maksāju miljoniem nodokļu, un tāds gadījums. Zini, ko viņš atbildēja? Būtu tu man piezvanījis. Un es padomāju, tu kroplis tā domā, ko tu tur dari? Mēs neizjūtam jebkādu tur atbalstu no valsts iestādēm, bet mēs pasakam paldies par to, ka viņi mums īpaši netraucē. Protams, daudzas lietas stipri uzlabojas, uzņēmēji vide paliek labāka. Droši vien pilnveidojas likumi,
daudz, tik bieži vairs nemainās tie likumi. Agrāk bija, pavisam traki. Tur mainīja likumus, tur gandrīz katru mēnesi, jā. Tagad ir kaut kāds līdzsvars, jā. Skaidri nosacījumi, jā, varam strādāt, jā. Bet jāstrādā daudz. Katram pašam, lai savus uzņēmumus attīstītu un sabiedrībai kopumā, lai valsti mainītu. Pārliecināts Vitālijs. Tikai ar darbu iespējams mainīt arī valsts tēlu, kas pēc paša pieredzes spriežot šobrīd Eiropā nav tas pievilcīgākais, saka Gaujas-koku īpašnieks. Manuprāt, nav pārāk labs, mēs to izjūtam. Jā. Kadreiz pret mums attiecās, es teikšu tā, nesmuki, neuztver nopietni. Jā. Ir, protams, uzņēmēji, ar kuriem tu sen jau strādā, tad viss ok. Jā, teiksim, ir daži jauni, kad varbūt labi nepazīst situāciju. Mēs izjūtam, jā, kad attieksim kā pret trešo pasauli. Jā, ir tā. Teiksim, arī starp mūsu klientiem ir tādi šobrīd. Jā. Dažreiz mūs izmanto, mūsu klienti, jā, ir tādi. Latviju pirmkārt uztver kā, teiksim, darba spēka avotu varbūt. Lēto darba spēka avotu, diemžēl. Bet kam ir jānotiek, lai mūs sākt uztvert? Strādāt un pierādīt Eiropai, visai pasaulē, ka mēs varam kaut ko uzražot, taisīt biznesu, bet tas jādara mums pašiem. Jā. Nevar, teiksim, taisīt kaut kādus videoklipus un popularizēt Latviju. Mums bija tādi mēģinājumi, ja es nešaubos. Pat man liekas, ka valsts iztērēja noteiktu tur summu, veidojot kaut kādus tur video klipus, lai uzslavētu valsts. Jā. Manuprāt, tā ir vienkārši izmesta nauda. Tikai strādājot, ražojot preces, jā, vienalga kādas. Vai tā ir pārtika, vai tie ir mašīnu būvs produkti, bet jāpārdod. Un jāpierāda, ka mūsu preces ir labas. Nevis, teiksim, staigāt un stāstīt, cik mēs esam labi. Bet darba Vitālijs nebaidās. Tas bijis viņa dzīves stūrakmenis un ļāvis panīkušu Gateru pārvērst par vienu no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem. Jā, protams, gandarījumi ir, jā. Esmu gandarīts par paveikto, jā. Tas ir vienkārši dzīve. Tā ir dzīve, darbs. Viss turpinās. Un nekad nebeigsies? Droši vien. Kādreiz beigsies. Paši zināt, kad. Es to daru savam priekam. Man izdevās apvienot darbu ar izklaidi. Droši vien vislielākais gandarījums nāk no varbūt tā, ka tu izjūti, ka tev apkārt ir cilvēki un viņiem ir komfortabli šeit kopā ar mani. Un ja viņi ir apkārt, tad droši vien es esmu labs, vai ne?